apsveicu visu Latviju. Mums ir tas gods visai Baltijas kopienai, kā ģimenei, radīt svētkus visiem studentiem visās Baltijas malās. Ir pagājuši tieši 10 gadi, un atkal mēs, šoreiz gan ne Rīgā, bet Daugavpilī, aicinām kopā, te ir 5000 studentu. Jaunākais, kas ir savādāks nekā iepriekšējos svētkos, ir tas, ka šie svētki mazliet vairāk ir kā festivāls. Tas nozīmē, ka šiem svētkiem ir tāda festivāla ievirze, kuros nav tikai tradicionālie koncerti, kur ir dejotāji, koru koncerti un pūtēji orķestra koncerti, bet būs arī simfoniskās mūzikas koncerts, būs arī teātra performances. Mēs festivālu iedibinājām tieši tāpēc, ka vajadzēja atrast telpu, kur studentiem, kas ir citu radošu pārstāvju profesiju, studējošie, varētu izpausties. Un tāpēc tiek radīta tāda studentu nakts, kur varēs arī visi pedagogi, visi diriģenti pēc skaistiem koncertiem nodiriģēt arī iet un izbaudīt, kas tad notiek Daugavpilī uz ielām. Un tur būs vismaz 3 pamata telpas. Viena no tām būs muzeja iekštelpa, kas atgādina mazliet Šekspīra laika teātra pagalmu, kur tad būs deju performances, izrādes, kino naktis, kas ir Baltijas valstu studentu kinofilms, kas būs ļoti interesants. Faktiski vienmēr ir bijis dziesmu svētkos, studentu dziesmu svētkos, ka mēs redzam kādu jaunu skaņdarbu. Un arī šoreiz, kā noslēguma skaņdarbs, ir radies Ērika Ešenbalda un dzejnieka Jāņa Petera. Tava ir jaunība mana, speciāli svētkiem rakstīta dziesma. Un dziesma jau ir mēģināta un atskaņot jau studentu koros. Un liekas, ka būs atkal jauns, interesants skaņdarbs, kas liekas, ka nebūs vienai reizei. Latviešu programma šoreiz būs īpaši interesanta. Mēs veidojam viņu ar Ilzi Valci, kas ir mākslinieckā vadītāja Latvijas programmai. Mēģināsim viņu veidot tādā plūstošā ritmā, ar, protams, tautiskiem rakstu simboliem, un mēģināsim tematiski pieskarties tam, kā dziesma, dvēsele spēja izkausēt dzelzi vai metālu. Lai svinētu svētkus, vispirms uz viņiem vajadzētu ierasties. Tātad laipni aicināti no 27. līdz 29. jūnijam Daugavpilī uz 17. Gaudeamas svētkiem, šoreiz Latvijā.